Godātie Latvijas iedzīvotāji, es un mani kolēģi iepazīstināsim jūs ar partijas Sabiedrība citai politikai mērķiem Eiropas parlamentā. Sabiedrība citai politikai galvenais Eiropas parlamenta deputātu uzdevums būs aktīvi piedalīties Eiropas Savienības budžeta reformā, nodrošināt Latvijas attīstībai nepieciešamo finansējumu. Mēs mazināsim birokrātiskos šķēršļus Eiropas Savienības fondu finansējumu apgūšanā un panāksim Latvijas vajadzībām atbilstošu līdzfinansējumu. Ekonomiskās krīzes vissmagāk skartajās nozarēs, piemēram, veselības aizsardzībā un izglītībā, centīsimies panākt valsts nepieciešamā līdzfinansējuma aizstāšanu tikai ar Eiropas Savienības finansējumu. Sabiedrība citai politikai vissvarīgākās vērtības ir taisnīgums un vienlīdzība. Mēs cīnīsimies, lai vienlīdzība būtu ievērota visās Latvijai svarīgākajās tautsaimniecības nozarēs. Latvijas aktīva un kvalitatīva līdzdalība Eiropas Savienības politikas veidošanā ir viens no priekšnosacījumiem, lai mūsu valsts sekmīgi attīstītos nākotnē. Sabiedrība citai politikai iestāsies par taisnīgumu un vienlīdzības principiem, pieprasot, lai Eiropas Savienības institūcijas šos principus ievēro ikdienā, un lai Latvija Eiropas Savienībā turpmāk nav nabadzīgā pabērna lomā, kā tas bijis līdz šim. Kā Eiropas parlamenta deputāts jau 5 gadus esmu strādājis nevis šauru partijas interešu aizstāvībai, bet gan savas valsts un Eiropas iedzīvotājiem. Saslimšanas nepazīst robežas un nacionalitātes. Savu darbu esmu veltījis Latvijas un visu Eiropas dalību valstu pacientiem, kuriem diagnosticēta vēža, sirds asinsvadu, diabēta, osteoporozes, HIV, AIDS un daudz citas saslimšanas. Es strādāju, lai kaut nedaudz uzlabotu un atvieglotu pacientu un viņu piederīgo dzīvi, lai aizstāvētu viņu tiesības saņemt adekvātu un kvalitatīvu veselības aprūpi. Mans darbs ir veltīts arī Latvijas medicīnas darbiniekiem, jo bez viņiem pacienta aprūpe nav iedomājama un nav nodrošināma. Esmu gandarīts, ka ir izdevies panākt 4,27 miljonu eiro piesaistīšanu vairākām Latvijas slimnīcām. Man kā mediķim ar ilgadēju pieredzi medicīnā, kā arī pieredzi, kas iegūta vadot Eiropas parlamenta veselības darba grupu, galvenās prioritātes būs Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpes un iedzīvotāju sociālās aizsardzības uzlabošana. Par spīti pie varas esošo nevarībai, sabiedrība citai politikai redz Latviju kā labklājības valsti ar augstu iedzīvotāju apmierinātības līmeni, bez atpalikušām provincēm. Sabiedrība citai politikai Eiropas parlamenta deputāta amata kandidātu komanda ir godīga, kompetenta un profesionāla. Mēs strādāsim Latvijas sabiedrības labā un būsim pakļauti sabiedrības kontrolei, darbojoties rokā ar visiem iedzīvotājiem, par labām pārmaiņām. 15 gadus risinot lauksaimniecības un lauka attīstības problēmas, veidojot un aizstāvēt Latvijas lauksaimnieku, lauku uzņēmēju intereses gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, es esmu ieguvusi izpratni par politikas veidošanos. Mums ir jāizmanto Latvijas priekšrocības, tīrā un daudzveidīgā vide, mazā teritorijas apdzīvotība, salīdzinoši lielais lauksaimniecības un meža īpatsvars. Saprātīgi izmantojot šos dabas resursus un attiecīgi tos pozicionējot Eiropas Savienībā, mēs varam kļūt par sakoptu un ekonomiski stabilu valsti. Lai veiksmīgi izmantot Latvijas lauku un meža potenciālu, ir nepieciešams radikāls izmaiņas Eiropas politikā, tās attieksmē pret jaunpienācējiem, kā arī valstiski izpratni par to, ka reģionu un to ekonomika var attīstīties tikai līdztekus ar infrastruktūras attīstību. Sabiedrība citai politikai ir skaidra vīzija, ko var izdarīt Eiropas parlamentā. Tādēļ arī es esmu gatava strādāt Eiropas parlamenta lauksaimniecības un lauka attīstības komitejā un soli realizēt konkrētus uzstādījumus. Izstrādāt Latvijas lauksaimnieku atbalstītu, vienkāršu un efektīvu Eiropas kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta sistēmu, kas no 2013. gada nodrošinātu vienādu atbalstu līdzīgu profilu saimniecībām visā Eiropas Savienībā. Kopīgi ar citām dalību valstīm izstrādāt mazāk labvēlīgo reģionu atbalsta mehānismus lauksaimnieciskās vides un apdzīvotības saglabāšanai.
veicināt atjaunojamās enerģijas ražošanu un Eiropas Savienības fondu palielināšanu šai nozarei, tādējādi izmantojot to lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kur šobrīd nav nepieciešama pārtikas ražošanai, kā arī maksimāli izmantojot mūsu meža potenciālu. Stingri un nelokām aizstāvēt tās pozīcijas Eiropas Savienībā, kuras ir Latvijai būtiskas un no kur īstenošanas ir atkarīga Latvijas lauku un lauksaimniecības tālāk attīstība un konkurētspēja. Sekot līdzi briestošajām izmaiņām Eiropas Savienībā un par tām saulaicīgi informēt sabiedrību, aizstāvēt dažādās lauksaimnieku un lauku intereses. Mēs nevaram Eiropu pārliecināt ar spēku, jo esam maza valsts, bet mēs varam ietekmēt lēmumu pieņemšanu ar taisnīgu, kompetentu un profesionālu cilvēku palīdzību. Es nesolu brīnums. Es esmu gatava izmantot gadu gaitā iegūto pieredzi un nodibinātos sakarus, lai veiksmīgi pārstāvētu Latvijas intereses jautājumos, kas skar Latvijas lauku reģionus. Tātad gandrīz 1/3 iedzīvotāju, kuru ikdiena ir tieši vai pastarpināti saistīta ar laukiem. Par labām pārmaiņām arī Latvijas laukos. Strādājot Eiropas parlamentā un vadot sabiedrību citai politikai deputātu Georga Andrejeva biroju, esmu guvis pieredzi, kā veiksmīgi pārstāvēt Latvijas iedzīvotāju intereses Eiropā. Tas noticis ciešā sadarbībā ar Latvijas nevalstiskām organizācijām un Latvijas iedzīvotājiem. Paldies visiem par sadarbību, padomiem, vērtējumiem vai vienkārši atbalstu. Sabiedrība citai politikai runā ar cilvēkiem kā ar saviem draugiem un strādās tā, lai cilvēki mūs saprastu, lai mums uzticētos un izstāstītu par savām nedienām. Jo tikai tā mēs varēsim labāk izprast situāciju un zināt, kā tālāk pareizi rīkoties. Sabiedrība citai politikai veidos spēcīgu Eiropas parlamentā ievēlēto deputātu pārstāvniecību Latvijā, kas būs atvērta ikvienam Latvijas iedzīvotājiem un uzklausīs viņu rūpes un priekšlikums. Sabiedrība citai politikai deputāti sadarbosies ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un sociālajiem partneriem, arī pašvaldību līmenī, jo tieši spēcīga saikne ar Latvijas iedzīvotājiem ir pamats tādai rīcībai, kas aktīvi aizstāv cilvēku intereses un tiesības. Laikā, kad tūkstošiem cilvēku Latvijā zaudē darbu un ienākumus, mums pirmkārt ir jārūpējās par Latvijas iedzīvotāju nodarbinātību. Sabiedrība citai politikai deputāti Eiropas parlamentā iestāsies par Eiropas Savienības līdzekļu papildus novirzīšanu ekonomiskās izaugsmes veicināšanai Latvijā, iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai un bezdarba mazināšanai. Esmu pārliecināts, ka varam panākt daudz vairāk esot kopā un par Eiropu, nevis ejot pret to. Mūs dzird un mums ir sabiedrotie Eiropā, lai arī esam maza valsts. Gūtā darba pieredze ir mūsu kapitāls, lai nākamajos gados paveiktu vēl vairāk. Par labām pārmaiņām. Balsojot par sabiedrību citai politikai, jūs nobalsosiet par savu interešu aizstāvību.